Sveicināti! Lai arī augusta pirmajā pusē elektroenerģijas cena bija zemāka, pateicoties lielākai vēja enerģijas izstrādē tieši mēneša sākumā, tomēr mēnesim noslēdzoties elektroenerģijas cena Latvijā pieauga par 22% salīdzinot ar jūliju. Būtiskākie faktori, kas ietekmēja cenu pieaugumu, bija Somijas atomelektrostacijas Olkiļoto bloka darbības pārtraukšana, kas negatīvi ietekmēja elektroenerģijas cenu ne tikai Somijā, bet visā Baltijā, sākot jau ar 17. augustu. Vienlaikus tika veikti vairāk apkopes darbi arī citās Skandināvijas atomelektrostacijās, kas arī negatīvi ietekmēja elektroenerģijas cenu līmeni reģionā. Vēl viens iemesls – samazināta vēja izstrāde mēneša griezumā visā Baltijā, kas salīdzinot ar jūlija mēnesi bija par 11% mazāka. Arī elektroenerģijas apjoms, kas saražos no saules, Baltijas reģionā aizdītajā mēnesī samazinājās vairāk kā par trešdaļu. Bažas par potenciālajiem streikiem Austrālijas sašķidrinātās dabasgāzes objektos negatīvi ietekmēja dabasgāzes cenu arī Eiropas tirgos. Ņemot vērā, ka Austrālija ir viens no galvenajiem LNG spēlētājiem pasaules tirgū, tad šādu streiku norise varētu radīt vidēji 10% lielu samazinājumu globālajās LNG piegādēs. Interesanti izcelt faktu, ka, lai gan Eiropas Savienības gāzes krātuves līmenis krietni pārsniedz vēsturisku vidējo, taču pašreizējās piedāvājuma pieprasījuma tendences liecina, ka krājumi līdz decembrim varētu būt nepietiekami. Tā ir norādījuši Zviedrijas Sebbankas pārstāvji. Saskaņā ar Startautiskās enerģētikas aģentūras datiem elektroenerģijas pieprasījums Eiropas Savienībā samazināsies līdz zemākajam līmenim pēdējo 20 gadu laikā. Šo samazinājumu galvenokārt nosaka rūpnieciskais patēriņš, kas lielā mērā ietekmēs nākotnes elektroenerģijas cenu attīstību mūsu reģionā. Tāpēc sekosim līdzi, kā turpinās attīstīties ekonomika un kā tas ietekmēs enerģētikas tirgu, lai spētu pieņemt atbilstošākos lēmumus savā uzņēmumā. Uz tikšanos!